es nevaru beigt smaidīt pēc konsultācijas ar bijušo klientu, kas atnāk atkal ar jaunu problēmu pēc kaut kāda nepilna gada vai gada. Bet tas labākais ir tas, ka tas cilvēks šo problēmu var piedzīvot, kad viņš var viņu risināt, kad viņš var atnākt pēc palīdzības, kad viņš ir gatavs to darīt, viņš ir gatavs ieklausīties, runāt, meklēt risinājumus, meklēt padomu, darīt, tāpēc, ka viņš zina, kad iepriekšējā reizē, kad viņš bija sesijās, viņš to darīja, viņš to atrisināja, jo kāda bija problēma? Vesela kaudze ar sastāvējušāmies tādām smagām sajūtām un domām par pašnāvību. Daudzas domas, biežas domas, bailes, neizpratne, spēlēšanās ar šo domu. Un šodien tas cilvēks atnāk uz konsultāciju, mēs apgriežam visu kājām gaisā un no nelaimīga cilvēka viņš atcerās atkal savu resursu stāvokli, aiziet milzīgā pateicībā. Es ceru, ka es drīz varēšu šī cilvēka atsauksmi ielikt jums parādīt, vienkārši tiešām, ka viņš būs salicis kopā visus punktiņus uz I. Un tas sanāk, ka cilvēks ir samaksājis naudu, iedomājies, nepilnus 2000, ja cilvēks būtu veltījis tam, lai viņš varētu dzīvot. Un šis cilvēks saka, man vairs nevienu reizi nav nākušas tādas domas, ka es varētu izdarīt pašnāvību. Vai tas ir tā vērts, lai to samaksātu un turpinātu dzīvot? Kā jums liekas? Ja tas būtu jūsu bērns, jūs nezināt, ka viņam ir tādas domas. Jūs domājat, pie kā viņš tur iet, atkal pie kādiem šarlatāniem vai nezinu ko. Bet ja šī metode strādā, lai arī jūsu acīs citi būtu šarlatāni, bet ja kaut vienam cilvēkam dzīvē es esmu palīdzējis nonākt pie dzīves, es esmu vienkārši fantastiskākajā sajūsmā par to, ka šis instruments tā strādā. Un cilvēks vienkārši saka, es atnāku, tāpēc, ka es gribu atkal to sajūtu, es gribu turpināt strādāt, es gribu uz tā viļņa atkal nonākt, kad es ļauju sev dzīvot, tikai es nezinu joprojām kā. Es gribu atkal to pavadienus atvert, ja? Jo tas mājas darbs, kas katram pēc terapijas ir jādara, jāturās pie tiem resursa stāvokļiem, viņi ir jāvairo, par viņiem ir jārūpējas. Nu, lūk, un kad šādi cilvēki atnāk un viņš aiziet, viņš saka, dieniņ, man tik maz vajadzēja, cik milzīgs paldies tev. Nu, es nevaru beigt priecāties. Tas ir tā kā, kādam es esmu izglābusi bērnu, kādam mammu, kādam sievu, kādam draugu, un jūs par to nemaz nenojaušat. Tāpēc, kad sabiedrībā šie cilvēki, tad, kad viņi saka, es stāstu, cik neapmierināti vai skumīgi vai grūti vai kā man iet, visi apkārtējie vienkārši saka, nu ko tu vari tik ļoti dusmoties uz tiem saviem pāri darītājiem, nu pietiek jau, liecies mierā. Un tas ir tas, kas grūž vēl dziļāk tajā bedrē, tāpēc, ka neviens nemāk iedot tādu patiesu atbalstu. Bet viss, kas jums ir jādara, jums pat tad, ja jūs nemākat, ja jūs nezināt kā, jums vienkārši ir jādod mīlestību. Samīļojiet, pasaki, es nezinu, kā tev palīdzēt, bet es tevi ļoti, ļoti mīlu. Un tas ir viss, kas ir vajadzīgs. Ja jūs to katru reizi iedosiet saviem bērniem, padomājiet, kā viņi jutīsies un kā justos jūs, ja jūs katru reizi atraidījuma, norādījuma, pārmetuma vietā saņemtu mīlestību. Būtu patīkami, vai ne?